Labvakar visiem! Sveicināti! Esiet sveicināti vissatraucošākajā, vislieliskākajā, visneaizmirstamākajā šovā visā Latvijā un pasaulē! Kaujies ar zvaigzni! Agnese, vai tu esi gatava? Jā, un šovs var sākties! Fantastika! Burvīgi satriecoši! Mūsu šovā vēl kas nebijis. Viņi viens otru gandrīz nosita. Lūdzu, nāciet šurpu. Ārprāts, jūsu emocionālais sniegums mani tā saviļņoja un iespaidoja, ka es gandrīz nemaz nespēju atgūties. Un tagad paklausīsimies, ko par to visu saka mūsu mīļā žūrija. Agita, lūdzu. Skatoties tīri tādā profesionālā līmenī, ja? Protams, varēja gribēt to, ka tā kāja varēja šauties vairāk tādā tā kā gludeklītī un letāls iznākums, tas būtu, protams, ģeniāli, bet visu nevar gribēt uzreiz, protams, ir tāpat jāpatrenējās bet asinis, to gan varēja, asinis varēja šķīst uzreiz, nevis pēc kaut kādas ilgākas mīcīšanās. Un salīdzinot ar pagājušo nedēļu, protams, var redzēt, cilvēki daudz strādājuši. Agri, man vienmēr interesē tavs viedoklis. Tāpēc es gribētu zināt, kāds tāds būs šoreiz. Kas tu man te bija pierakstīts? Par mūziku jāsaka liels paldies. Tērpi brīnišķīgi. Mūzika vienīgi tā varēja brīžam būt klusāk. Nedzirdēju tomēr tos stenienus un vaidus. Bet tā sevišķi patika tas mirklis, kad tās pēdas atrāvās no zemes. Un tomēr, lai kāds tā promenāda sākuma bija ļoti laba un tas kontrfighting's arī, bet es nezinu, tāda mazliet tāda spēle vienos vārtos un lai kāds tu varonis tagad te būtu, bet tomēr atnāc kādreiz vakarā pie mums uz dzirnavām un tad mēs tev parādīsim. Uz tam tavām dzirnavām varēs iet, kad būs profesionāli atrāvies pa muti. Un tagad mūsu šīs dienas viesis Leons. Lūdzu. Tas, ko es redzēju no malas, ļoti maz jūtu. Bija ļoti maz jūtu. Un maz seksa, kas ir ļoti arī raksturīgs. Latviešu, teiksim, kautiņos ir ļoti maz seksa. Un tas brīdis, kad ar pirkstu dūra acī, teiksim, no malas viņš izskatās ļoti seksīgi, ja viņi profesionāli izpildi. Es varētu parādīt, ja? Tā. Tad, ja jūs gribat ierakstīt acīs, ja, un ja to seksīgi vai izdarīt profesionāli, to dara tā, ja tā. Un ja jūs izspaidoju un saviļņoju tāpat kā mani šis fantastiskais pāris, tad balsojiet par viņiem un zvaniet uz numuriņu 03. Un lūk pāris, kurš tikko kavās! Sakiet, visiem interesē, es jūtu šeit toši pēc sviedriem, tātad viņi ir kaušies pa īsto. Vai jūs izmantojāt arī kādu neatļauto paņēmienu? Es nē. Jā, viss šeit notiek šovā pa īsto. Valērija, esmu ļoti satraukusies. Tieši tāpat kā šeit visi klātesošie un visi turēs televīzijas ekrāniem. Vai jūs esat gatavi uzklausīt žūrijas vērtējumu? Agnese, vai žūrija ir gatavā balsojumam? Jā, Valērija. Žūrija vienmēr ir gatava. Ar ko mēs šoreiz sāksim? Pārmaiņas pēc sāksim ar Agri. Lūdzu, Agri. 1. Ja jau Agrim 1, tad man 2, 3. 4. Paldies, Agnesē! Kā jūs vērtējat žūrijas atzīmes? Un vai gribat ko teikt žūrijai? Es nē. Un paldies! Šovs turpinās!